Pēc pusstundas būs arī laboratorija, tad mēs vietas paskatīsimies, vai viss ir labi, viss ir kārtībā. MV ir viens no kvalitatīvākajiem vetām. Paldies par ātrumu kvalitāti. Teku bērni ir silto grīdu kolektors, te nāk trubas uz zemi, pa grīdu iet un sildīs grīdu. Teit ir ūdentīši, karstais, augstais, kas būs mājai, te būs kolektors, sadalīsies pa patērētājiem. Šeit nāk ūdens augstais, te būs filtri, te būs siltumsūknis, kas sildīs, te ir traps, kaut kā tā, jā, un tur būs vēl rekuperācijas sistēma, kas ir ventilācijas sistēma, kas darīs, lai būtu svaigs gaiss mājās visu laiku. Vēlreiz stāsts. Atceries, tu teici, ka tu gribi silto terasi. Tu teici, ka gribi uz silto grīdu caurules, nevis uz elektriskajām. To Reinis gribēja. Man vienalga, ka to risinājumu kādu izdomās. Tagad Reinis teica uz elektrības šodien. Jā. Jaunākā informācija. Vakardien informācija, ka vajag uz silto grīdu trubām. Mēs pa 2 dienām atrisinājām to problēmu. Mēs paskatām risinājumu. Risinājums ir caur siltumaini, bet aiz siltumaiņa vēl būs maisīšanas mezgls, kas neļaus augstajam šķidrumam nonākt pie siltumaini. Tur tas ir tāds padārgs risinājums, bet tas ir izdarāms. Tur vajag vēl atsevišķu automātiku, 2 sūkņus, tur būs ko. Un to visu nodrošina Danfoss, kas mums uztaisīja risinājumu, lai mēs varētu ietīt tev siltās grīdas terasi. Tad taisam tā vai kā? Tagad ir jāsaprot, jo konstruktors stāstīja, kad Es piedāvāju pagaidām pirmdienu, varbūt būs vēl cits risinājums. Problēma ir tajā, ka mēs pasūtījām trubas un pateicām, ka pirmdien no rīta viņām jābūt ir šeit. Tad vēl pirmdien nekā nebūs. Tu Sintijai prasīji? Prasīju ar Sintiju, mums ir tīri sarunāts betons, kā te viss būs saskaņots. Par siltumu uz viņas, tas nav viņas jurisprudencē. Tad atkal Reinis būs vainīgs. Tad mēs visi uz Reini. Tā no veikala multuma tagad būs Raimondam pilns mais ar saldumiem. Jā, tā kā jūs esat kāds multumā bijuši? Tad tagad redzēsiet. Kur ir saldumi, daudz iepakojumu. Tā kā jums šodien ir tāds saliedēšanās pasākums, tad šeit arī ir vairāk iepakojumu. Jūs padaloties, iedodiet katram savu garšu. Jā, un šeit jums būs varēsiet... Skolotājai iedodam, lai skolotāji izdala. Jā, iedodam skolotājai. Jūs varat padalīt visu, te būs tik ļoti daudz dažādi. Šie visi saldumi ir no Vācijas, no Anglijas. Tā kā būs daudz lietas, ko jūs iespējams neesat garšojuši. Un turpmāk zināsiet, kad Latvijā ir arī viens ļoti labs saldumu veikals, kas saucās Multi. Ļoti labi. Lai nav bēdīgs, lai viņš atnāk uz kafiju. Vēl jābrauc apakaļ. Kā, šoferīti obligāti uz kafiju pasaucam, jā? Šoferītim arī perlāžu vajag. Tā, beidzot, kafijas aparāts ir pabīdījies šitien. Bieži tā ir? Tik bieži nav, bet brīžiem, sanāk. Es ceru, ka tā būs finālā vieta aparātam, ka viņš šitien stāv. Čakarīgi? Viņš bija, no tās vietas mēs nevarējām ar tiem ratiem atvest. Nācās mest ar rokām. Kaut ko jau sver. Tāpēc ar dabūju bija piepūlēties. Pasaukt palīgā, Te jau rinda veidojās. Pēc cik varēs dzert kafiju? Kā jau es iepriekš minēju, apmēram būs stunda, jo katru reizi ir jāpārbauda, jāiziet testiem cauri. Vēl stunda? Nē, tas ir kopā. Tagad es nezinu, cik mēs jau te ņemamies. Tagad es iziešu. Jāpārbauda, vai kafija pietiekamā ātrumā iztek, laika ziņā. Šokolāde, piens, rieksts un viss pārējais. Kā tev ir kādas pretenzijas, nav? Nav pretenzijas, vispār, viss ideāli. Labdien! Piektdien pienākusi, solīts makā krīt. Esam pēc plāna noslēgsim to māju šonadēļ. Faktiski jau sanāk tā, ka, it kā te ir pirts un auto nojumi. Mēs jau it kā piekdienā gaidījām pāris svētkus, bet sapratu, ka, Kad būs pirts? Tu gribi pirkt? Jā. Nekas jau nav mainījies. 1. vai 4. datums. Nekas dzīvē nemainās. Kad viņi sāks skrolēt kopā? Tad, kad nākošanai droši vien, tad koks atradīs. Tad šonadēļ netadās Sigls kokundrēlu? Nezinu, neesmu bijis tagad. Viņi tiesa šodien sūtīs ārā. Jāprasa. Tikko kā kāds šito te dzirdējis, tikko kā aizraus ciet, mēs jau būsim sliktie. Daram tā, bez kameras liekam tev, pēc tam sakam, ka strādājam. Un ja sanāks, visu gāzes pievilkšana. Pa brīvu, ja sanāks. Jā, man tur pat ielai galā ir gāze. Tas ir tāpatās, tad pat blakus tas ir pāris štuks, kā minimums. 15. Vai ja nesanāks, ko tad? Tu māju pārrakstīs. Tad tavu mājas manīt. Kraši, Berners saka, ka tev vajag terasi ar gāzes apsildi, jā? Jā, gāzes skatls, siltās grīdas un viss būs čotka.
Man ir labāka ideja. Mums izstādē Rāmovā bija tas sienu ruļu katls. To mēs varam viņu nomest, izvēlēties, kur. Pirts vietā. Viņa ir laba platforma. Un tu varēsi iet pirtī, tā ka viņi izkurinās. Iekšā katlā lien, Saliek pēc tam lāviņus, iet. Gatavs. Jā. Tu sildi terasi, tā kā terasi ir silta, viņš ir izkurējies, un tu ar čomiem var iet pirtī. Un kājas nesals. Jā, tikai vajag speciāls apavs. No, un otrs pus arī nezinu. Ļoti labi. Ļoti labi ir, ja? Jā, Winter Raven, tu esi malacis. Vismaz kaut ko labu var pasaka, zin kā. Tu negribēji. Jā, tu negribēji Winter Raven. Gribēji janvārī. Redz, es zināju, ka tu varēsi ātrāk. Jā, ideāli. Bet ja būtu bijusi tikai tā autonojuma, tad jau tā arī būtu samest. Nu nekas, bet forši tu tagad var padarboties, viņa netraucē arī. Nu, labi, jā. Jā, nu un viss, un tu pirtiņa visai aiziet, jā? Jā, tu tad redzi, šodien esam tikuši pie galvenā. Zin kā, čaļi solīja, čaļi izdarīja, zin kā, nu tā kā. Kad tās stalašies no... Tā kā viņi pabeigs mūsu to darbu, tad mēs ņemam nost. Tas mēs atvedām, lai vieglāk samontēt ir jums. Labi, tad šodien viņš ņemās nost, ja tas stalaši, vai ne? To mēs varam pēc tam saprast. Es neesmu čaļiem paspējis parunāt vēl tā kā. Tu uzreiz filmēties, jā? Atbrauc, jā, uzreiz jau tur, nu, pagāj, kā tad, nu, jā, influencers, kā tos. Tas ir kā saulīt, forši to spīd virsū. Jā, ritīgi. Winter Raven. Redz jau jumts jau. Tātad šitie nelaidīs lietas tagad cauri, jā? Nē. Nu, kaut kur bišķiņ kaut ko var iesist, bet to baigi minimāli. Ļoti labi. Tas, kas pēc tam mums te paliek, tvaika izolācija, latojums, lai tā tvaika izolācija turētos, un tad jau logi jāieliek, un tad jau tas lielums būs izdarīts, un tad varēsim to blowerdoor testu iztaisīt. Blowerdoor, jā. Nu, nākamdēļ logi liekās iekšā, jā? Jā. Super. Un tad jāstāst, nu, lai bišķi pažūst, tās visas tvaika izolācijas jāpielīmē pie betona. Tas vēl ir jāizdara. Nu, blīvēšanas, nezinu, jāspēc, cik čaļiem tālu tikuši, bet plāns galvenais ir izpildīts, māja ir nosaka. Esam izdarījuši lielo uzdevumu, to, ko es gribēju. Biju sev apsolījis, to, ko es to sākumā neteicu, bet, nu. Jā, ūdens arī perlāžu objektā. Rekur perlāžu ir ņem. Cienojies. Perlāžu. Tāpēc arī darbi ir raitāk, ja būtu inde, jau saprot, kā būtu. Šis ir no plasmas, jā. Stīgs jau labāk tā jau. Nu, bet es zinu, kā celtniecībā. Reiz teicu, tu kaut ko zināt par logiem. Jā. Kur viņi ies, kā viņi sēdēs. Šis ir, cik saprotu, vitrīnē, ja? Šis ir šķērsies mums jā, lai mēs varam pasīties, kur viņš šķuvēsies. Tas ir lieliem slaidam bīdāmiem. Tu nāk šo termoprofils, tad mēs sapratīsim, cik augstu mēs viņu varam celt. Jo šeit viņam jau ir uztaisīts. Pārdziļināms vienkārši man ir jāizgriež ārā. Nāk termoprofils. Cik viņš plats? Nevarēja pateikt precīzi, kaut kā 25 vai 30 cm. Viņš sanāk 61 ārpus, ja? Jā, it kukšķi. Ok. Tas labais teikums? Tas ir normāli, tā arī. Šeit sanāk termoprofils. Izgriezīs ārā, un šeit nāk pilnais termoprofils. Jā. Un sanāk, ka loks sēž tīri uz termoprofilu virsū. Nav uz betona nekas. Rekur, bet, jo, nu, grūti tagad ir redzēt. Neizgriež ārā ir. Nu ko, Winter Raven, piekdienas vakars, un cik pulkstens? Bez 15.5. Jā, vēl bija stunda, mums ekskursija, stunda bija pusdienas, un viss ir pabeigts, jā. Kā šodien pusdienās bija? Šodien to jāprasa džekiem. Nē, kebab faktorija šodreiz nebija. Nē, nu mēs to, ko mēs gribējām, to mēs esam izdarījuši. Tas ir galvenais. Jā, kāpēc ir materiāls palicis pāri? Tas jau nav palicis pāri, tas ir šķērslatojums jumtam. Mēs vienkārši baigi varbūt nepaskatījāmies precīzi, jo mums jau vajadzēs vēl gan šķērslatojumu, gan garanlatojumu. Pirtī, sintīs. Jauns objektīvs. Un autonojumiem. Tāpēc, nu, zin kā, vienmēr jau mēs vispār, nu, vedām arī vienmēr bišķiņ tā. Un tad aizved vienkārši pamēt kaut kas paliek pāri. Kādreiz vesela paka, nu, tur bišķiņ ir uz vienu uz otru pusi. Dabūt termoprofilu, lai es redzu, cik viņš ir augsts, cik mēs ceļām pašu logu augšā. Termoprofils redzot, jā. Man Reinis teica, ka pirmdien varētu atsūtīt bildi vai kaut kāds izmērs, tad mēs varētu aptuveni saprast, kas tur notiek. Vienmēr 95 teica Reinis. Bet es neesmu skatījies to griezumu pagaidām. Tas nāk šo griezīs ārā, jā? Jā, to griezīs ārā, tad tad šeit būs jā, termoprofils. Ok. Bet tos termoprofilus uz pirmdienu es varu sagādāt. Jā, tu varētu man sapačai pateikt, kāda izmēra ir. Saprast standarts un 100, 180. Kādā ziņā? Cik augsts celsies viss? Nē, viss gatavais šeit. Šis ir... Pulētais betons. Sapratu. Es izdomājuši, kā pieslēgsies sirds klāt šeit mājai. Jā, tas ir izdomāts, jā. Jā, kā, bet rekur te jau viss ir aizšūs iet, vai tas plēsīsies vaļā, vai tur liksies pa Man virs? liekas, ka tur liksies kaut kas bija, man liekas, jātais vaļā, bet man jāpasās projektā. Es toši no galvas tagad nē. Bet, zini, ka jums visiem ir tāda laba attieksme. Man jāpasās projektā. Tāpēc, ka tev nav vienīgais projekts. Es zinu, ka tu gribētu, lai tas mums ir vienīgais un pats galvenais.
iedomājies, bet, nu, diemžēl tā nav. Jā. Tāpēc, Visiem tur zina, kā tur ir jābūt, jāskatās projektā. es varu pateikt, tad, kad montāžnieki brauc montēt, tad viņiem viss ir skaidrs, un jumtu neliks ātrāk, kā samontēta pirts un autonojumi, tā kā es zinu, ka viss būs kārtībā. Tāpēc es šobrīd par to vispār neuztraucos. Tā, kad sāks montēt, tad būs 100% skaidrs. Mēs vienkārši tik nav vērts šobrīd iet tagad skatīties, jo tur viss būs labi, es zinu. Un kā tev, Sintī, tagad koku paneļu mājas patīk? Jā. Un zini, kas tas tāds? Paprovies? Ūdentiņš? Jā. Jā, perlāģē. Jā, Paldies. pamēģini. Paldies, jā. Pamēģini tagad, vari pamēģināt? Es gribu dzirdēt tavu viedokli, ko teiks par perlāžu. Mīgs, garšīgs. Jā, nu, Labāks par perie, godīgi pateikt. Iekopts pie piekdienas vai ballīgs taisīt jau? Labi, kad griezti būs? Griezt, es nezinu, kad tev būs griezt, tā kā apdarnieki uzliks griezt. Nē, bet tur, kur vati pūš. Lati tur, kur pūš, nu, droši vien nākošana arī saliksim. Laika izolācija, vai vajadzēs paukšu savilkt ventilācijas trubas, un tad tos griezt varēs aizpūst ciet. Jā, labi. Rekur šeit durvis, kad būs? Tā, tad durvis vajadzēs tā, ja? Jā. Tomēr šeit, ja? Nu, nākošanai būs jāuztaisa. Ok. Tieši gribās šeit. Man gan patīk šeit, bet, jo man tā liekas tā forši, bet... Nu jā, bet šeit teļuks stāvēs, lai nav jāsteigā garām viņam. Viss ir ļoti labi. Pat pārāk labi. Varbūt tomēr būtu forši bijis te loks. Ko skatīties uz garāžu? Un te jau duša būs, viņš traucēs. Duša te nebūs. Šī te nē. Te būs spoguls. Nu, viss super. Gatavs, saimnieks. Kaimiņi. Čau, prieks jūs redzēt. Jūs ar visu ģimeni pareizi būvējat. Kā visu ģimeni, tā ir Sintija. Tā ir interjeru dizainere. Dažreiz darbinieki tie ir arī ģimeni. Sintija, neesi redzējis TikTokā? Nē, Vēl ne? Jau tagad redzu, čau. Tātad kaimiņš ir ieteicis visu betonēt, ja? Visus celiņus iebrauktu, visu no betona. Ātri, labi, 35. betonu moči iekšā un viss. Un nevajag nekādu bruģi. Betons te uztaisīs betonu labu un viss būs labi. Un nevajag bruģi nekādu, ja? Un nekādu bruģu neliec un liec betonu un viss. MB betona. MB betons tikko. Pats arī izmanto MB betonu? Nu, jā, ņemam. Super, tad arī uz siltumnīcas taciņa ar betonu, ja? Visas taciņas taisa betonu ļoti labi. Apmalīts no colēm, dēļiem, armatūru iekšā un Un viss. šito visu pa vienu dienu var Pa iebetonēt. vienu dienu sabetonēs ar vibro reiku, uztaisīs un viss gatavs. Esmu atbraucis uz Eirodurvīm, tepat teica Ozolā. Tā, perlāža. Jā, notestē, pasaka, kāds ir. Sintī, tas tev. Buņģiņā perlāža, jā. Atdzesāts kā vajag. Nu, viņš visu laiku man mašīnā stāv, zin, kā ārā ir augsts. Nu, super. Labs ūdens, jā. Jā. Vai tu nedzers tagad, ja? Procesa laikā. Labi, cik jūs ilgi nodarbojaties ar durvīm? Nu, jau šogad 20 gadu jau. Ok. Nav pirmā diena. Uz labu vietas tev atrod? Jā, mēs jau komunicējam kādu laiku. Gan kolēģi, gan Jā, mums vajag ārdurvis. Mums vajag apstīties ārdurvis. Kādi jums te varianti ir? Visādi kādi jūs sirds vēlāk. Bet es vienīgi nesaprotu, pēc kā man privāti mājā vajag kaut kādas dzelzs durvis likt. Nu, pirmkārt, lai viņas būtu siltas. Jā. Tagad mūsdienu tehnoloģijas ļauj uztaisīt metāla durvis siltas. Otrām kārtām metāla durvis nebūs kā koku durvis, kuras var nostaigāt pie mūsu laikapstākļiem. Jā. Treškārt, dizaina iespējas dažādas, drošība, viss kopā. Sintī, tu jau esi izdomājis, kādā krāsā ir jābūt durvīm? Jā, Kādā? melns mēs paņēmām. Jā. Melns. Tāpēc, ka tev ir melns matāts jumts, melnas teknes, melnas palodzes, Jā. dēlīši un apdara tur ir gaišā. Jā. Jā, un tad durvis arī būtu ļoti labi ar to visu metālu jumtu, nu, to L elementu, tad ļoti labi izstītos. Labi, cik jums durvju veidi ir? Tas ir labs jautājums, jāskaita ļoti daudz. Ļoti daudz? Ļoti daudz. Tā, pagā, kas te notiek? Mums ir tie krāsa paraugi. Bet Sintī saka, ka melni ņēma, ja? Jā, Atradīsim, kur mums ir melnais. Durvis ir no kurienes? Polija. Polija. tāpat kur par lāžu. Jā, tev kā perlāža. Tās ir tās durvis, ja? Ok. Man ar šitādu roku tur labāk patīk. Jā. Šitā ir iekšpus. Tā ir iekšpusē. Tā ir vizualizācija. Ok. Parasto roku tur un ārpusē tad ir pagarināta. Melnais. Labi, cik ilgi sūtās durvis? Atkarībā no sezonas, bet vidēji tās ir 5-7 nedēļas izgatavošana rūpnīcā, plus loģistika, montāža. Nu, vidēji jārēķinās 2,5-3 mēneši. Pagā, šeit nevar nekā pātrināt. Mums 15. decembrī ir jābūt mājai gatavai. Man teica 2 mēneši. To mēs mēģināsim uztaisīt. Mums gan bija rūpnīca atsūtījusi vēstuli, ja līdz 20. oktobrim pasūta, tad līdz Ziemassvētkiem būs gatavs obligāti. Bet nu, kaut kā mēģināsim. Ok. Būs jārunā ar ražotāju vadību un gan jau kaut ko sarunāsim. Ok. Brīnā, kāpēc tik ilgi 2 mēnešus polīti patās blakus? Saprotu, tur izgatavo kaut kāds 2000 durvis mēnesī. Jā. Ir rinda gan uz stikla pakašu ražotājiem, gan pašām durvīm. Tā kā, nu, ir kaut ko var iztaisīt ātrāk, ko nevar. Ne, nu, mums ar Reinu ir vienošanās, ka 15. decembrī mājai ir jābūt
gatavai, tur sādāk man uzs būs jāgriež nost. Tad jau laikam nebūs. Man uzreiz viss biznesa apstāsies, man vairs neņems strādāt. Logo jauns būs jāpēc. Jā, logo, jā, tur baigais ieberziens. Tad jūs sabīdīsiet ar to Poliju, kā domā? Mēģināsim, jā. Jūs pasakiet viņiem, ka jūs perlāžu dzerat, jo perlāžu ir no Polijas. Jā. Tā, tad šeit vēl var apskatīt. Durvju konstrukcija. Jā, izvēlamies, kāds ir vajadzīgs siltumotības koeficients. Cik biezas? Mēs likām. Jūs ņemat labāk. Jā, ierēķinājām uzreizām pašu biezākās. Jā. 3 blīgumijas, zemais alumīnijas slieksnis ar termopāraumu. Kas ir termopārāums? Termopārāums ir tas, kad, teiksim, šeit var uzskatāmāk to redzēt, jā. Tā kā rāmis ir alumīnija, vai tas būtu alumīnija vai tērauda, no ārpuses, ja ir bez termopārāuma, tie lielie mīnusiem, rāmis visi izsals cauri. Un, respektīvi, iekšējā rāmi daļa, kas atrodas dzīvoklī vai mājā, viņa būs tikpat augsta tā kā ārējā daļa. Un šeit veidosies kondensāts. Okay. Termopārāum šeit ir, teiksim, tas termopārāums un, respektīvi, tā ir siltuma nevadošais materiāls. Un iekšpusē tad jau kondensāts neradīsies. Tu to zināji? Negluži. Mēs parasti dodam vienkārši šos rādītājus, ko mums auditors iedod, un tad, tad mums sūta visas tehniskās specifikācijas, un jau katrs ražotājs izstāsta, kas ir plus mīnus. Kādas lētākās durvis jums šeit ir? Ir lētākās? Uz dzīvokli, uz māju? Uz dzīvokli? Tā, cilvēki gribēs atnākt, grib saprast. Lētākās šeit mums, teiksim, tas no mūsu range, viņš nav vispieejams, jā, bet, teiksim, kas ir tieši mūsu veikalā pieejami lētākās, tas ir 549 dzīvokli. Jā. Durvis ar 2 blīguvējām, durvju biezums, teiksim, atbilstoši, lai vienām durvīm būtu pietiekoši dzīvot, labi skaņas izolācija, siltumizolācija. Bet jūs arī viņus uzstādāt, jā? Mēs arī uzstādījām. Cik maksā uzstādīt tās durvis? Tāpat Rīgā. Atkarīgs no papildus darbiem, vai ir saistīti ar kaut kādiem, teiksim, paplašināšanas darbiem vai vēl kaut kas uznešanu, uz kuru stāv tā tālāk, bet vidēji tas apmēram ir 130–150 eiro. Ja ir lielāki paplašināšanas darbi, tā kā durvis nāk standarta izmēros, jā, tad tas var būt bišķi dārgāk, kad 200. Šitas ir, kas viņa ar kameru nolasa tavu seju vai kā? Viņa nolasa gan seju, gan pirkstu nospiedumu, gan ar karti vai ar kodu. Attālināt var mainīt kodu pieejas, tā kā tas ir izdevīgi un ērti tiem, kas izīrē dzīvokļus Airbnb. Un cik tāda sistēma maksā? Durvis kopā ar visu slēdzenu, visu kopā 1499. Nav tik traki. Šits ir bišķiņ lētāks, prastāks variants, šeit nav Face ID, jā, tas mums sanāk 1299. Bet ar ko šodien ir? Arī pirkstu nospiedums, kods, čips. Jā, teiksim, un tāpatās arī Wi-Fi un attālinātā pieeja. Ja kaut kas nospiež zvanu podziņu, jā, teiksim, nāk zvans uz telefonu, un tad no telefona var pasīties, kas ir atnācis, un, teiksim, atvērt durvis vai neatvērt. Tā tas ļoti forši. Tā es varu arī caur telefonu vienkārši paskatīties, kas notiek ārā? Jā, tas te. Šitam noteikti var. Jā. Jā, te viņam atvērās, jā. Šis viss aizvērās, teiksim, priet. Un šeit, teiksim, pienākot klāt. Kaut kā nav uzticības šitam visam. Kaut kā zīgā vecmodīga domāšana liekas, savu te atprogrammēs vaļā. Nav tā, nav. Tur drošība ir tāpatās un uzlūs nav mums tik vienkārši. Jā, tā. Ziņā visas jaunās tehnoloģijas labi strādā, tur nav problēma. Ir tik daudz tie video, kur nolasa, kur krāpnieki zagļi var uztaisīt tā, lai nolasītu tos pirkstu nospiedumus. Bīdāmās. Mēs par bīdāmajām. Tu teici, kaut ko vanstabā bīdāmās vajag, ne? Es teicu, vai jā, jo tu tur negribēji durvis, tad labāk, kad viņas tur vietojasim, tad varbūt var bīdāmās. Jā, bet vēl viens par bīdāmajām. Kas? Mēs par tām garāžas. Sistēma saucās Magic. Magic? Jā, te nav nekādi stiprinājumi. Viņas faktiski izskatās, ka viņas vienkārši pa sienu brauc. Tas, kas faktiski arī tā arī. Jā, nepaliek sliede? Vispār nekā nav. Var attālumā apstīties, kāds viss izstāsts. Jā, principā izstāsts tā ir kā durvis vienkārši. Jā. Es esmu redzējusi principu, bet kā viņas, tehniski? Jā, rekur, tur augšā es redzēju ritentiņi ir, Jā. Te rekur, tur viņi turās. Ok, tās rekur tajā galā. Šīs ir, teiksim, tāda vairāk klasiskais variants, jā, kad ir sliede iestiprināta pie sienas. Un tad nāk, teiksim, apmalks, kuru nosas, teiksim, to visu. Tās man labāk patīk. Tās ir, teiksim, tāds, mūsdienīgs risinājums, kurš, teiksim, arī, protams, ir atkarīgs no izvēlētā dizaina. Ja tāds minimāls visvairāk, tad, protams, tās ir daudz labāk. Jā, un tā jums terasai ir mūsu gadījumā tagad pie tiem biezumiem ir sarežģīti uztaisīt tā kā pārkarīti, tādu nelielu no augšas uz apakšas. Tu saprati, ko teici? Nē. Es arī nesapratu. Kā lai parādi? Pārkari. Lai to nav taisna, kur māla, bet ar pārkari. Kāpēc pārkari? Pats. Pārkari. Bet bija tāds variants. Šitā. Tā kā pakāpiens. Rekur viens variants, tad šitā. Rekur pakāpiens.
Jā. Un te aiziet terasē ar kritumu, ja? Lai zin kā, robots, kad nopļauj zāli, lai ar trimeri pēc tam nav jāmauc. Un tad man bija doma, Es sapratu. pārkarīgi. Nu, tā kā bet mums jau šobrīd arī ir tā līdzīga. Bet būs šitā te leda pārkara, jo pienākušies grunts līmenis te ir -10 no šī te, bet leds ir te 5, šitais ir 50, otrādāk, un leda atvērums šis te lediņš stiprināsies, arī ir 50 šis te, un respektīvi 10 centimetri būs, šis te ir 10 centimetri zemāk no betona augšas. Redzin, tev ir tāds tā kā Jā, šī vietā noteikti nebūs meldzeme, te būs, oļus vai kaut ko tādu, jo sliekas neliem pie leda ballēties tur. Jā, tad arī tas izveidosies. Te arī veidojās tas pakāpiens. Ok, labi, izzināsim ar šo rasējumu, nekur nemetat ārā. Jā, saglabāsim noteikti, nesam kaut kur. Tereku noliec. Tu saki, ka 15. decembrī nav reāli pabeigt, jā, iekšdarbus? Es vienkārši zinu, cik ārā ir nianses un izmaiņas, un vēl neskās. Iekšā tur, man liekas, ir reiz 5 tas viss. Jā, izmaiņas plānojās iekšā? Tas ir atkarīgs beig no tevis. Pagaid, durvis tas pārlikusi, tās jau ir izmaiņas. Tās jau bija sen, kad jau tās jau vajadzēja sen būt jau saliktām. Ok, tas ir Anda dārziņā lauciņš. Ok, Andi, tu tagad šo skaties? Jā, tad lūdzu saliec durvis pareizajā vietā. Tā, meistara, kas tev ir rokā pastāst? Logam termoprofils, precīzāk sakot, vitrīnai. Vitrīnai, ok. Kad liekat logus? Rītdien atvedīs, un uzreiz arī montēsim. Ok, šitas? Citām lietām. Ok, kā ar pirti sokās, pirti mauksa? Nauris jau sāk jau skrot. Nopietni? Jā. Ideāli. Jā, nedrīkstēja teikt, varbūt. Es nezinu. Paga, viņš jau startlāts skrūvē? Nē. Karkas uztaisa. Jau taisa, ideāli, super. Tas saka, taisīt. Nu ko, šovā jauns dalībnieks. Edžus, jā. Uzņēmums. EK Garden, jā. Tātad tā ir Sintija, viņa zīmē to ainavu, jā? Jā. Ja tev tos augstums vajag, var viņu uzspasīt, viņa viss no galvas zina. Mums vajag izrunāt vispār, ko jūs piedāvājat un ko jūs cik tālu redzējāt un kā var sakārtot to. Viņa vienīgais ir augstpapiešu kurpēs, viņa grūti aiziet kaut kā. Jā, tas ir rokām, jā. Nē, tur viss ir diezgan sablietāts, ka var pastaigāt. Nu labi, ejam, aiziesim. Tev nekas nav jāņem pagaidām līdzi, ja? Nē. Būdien saģērbies, tu zolīties. Labi, mēs ejam bez projekta, mums jānoskaidroja tā acīņas platums. Tas mums tagad tā jautājuma zīme ir. Projektā viņi 1,95 m, bet domāju, 1,60 m. Visur ir 1,60 m. Visur ir 1,60 m, 30 cm. Katru prusu un metrs paliek tā kā tā josta, kur ir gājēji. Tas bija pēdējā, ko es tagad sūtīju sestdien Reinim, tad, kad mēs nomainījām bruģi uz betonu. Jā, bet viņš piedāvā tagad atkal likt bruģi. Ļoti labi, tad vienkārši platumā bija paredzēts betona tās loksnes lielās, metrs vai 50 tādas. Jā, ok, sapratu. Man Jūra jautājumi. Jā, davai, super. Jo viņš man sāk uzdot, es teicu, visi davai, es visu sūtu pie Sintīs vai pie Reiņa. Sākam ar tujām. Tad mēs esam vienojušies. Tās jau mums nāk trešdien iekšā. Kādas tujas jums nāks? Mēs ņemam smaragdu. Okay. Kas? Viņas, man liekas, bija tādas šaurākas un garākas. Nu, viņas augtā šauras un dzīvākas. Dzīvākas. Mēs reiz liksim daudz maz tuvākņas, lai izskatās, kad 1,80 m būtu paredzēts. Ok, un tad liksiet tuvāk, jo man ieteica likt pa 65 cm. Tā arī ir jāprēķināt. 33. Jau domas nolasījāt. Trešdien jau liekam, jā, viņas? Atnāk, mēģinās likt. Jūs liksiet ar tā kā no kāda uzņēmuma? Zemgales stāda. Zemgales stāda, ok. Tas vēl jāpēc. Jūs katrai atsevišķi rakstēt viņai to? Nē, trančeru. Visā gadījumā trančeju, auglīgu augsni, bet uz pavasari tikai apdod malu un mūčēšanu. Tu jūti profesionālismu? Jā. Jūti? Jā, ļoti viegli. Vispār, vienkārši. Viņš vakar svētdienā atnesās. Nē, vakar bija pirmdiena. Nē, vakar vai? Vakar šodien pirmdiena? Jā. Rēdz, man tās dienas sevišķi to strojku. Jā, vakar atnesās un viss. Jā, un teica, ka jā, davai, viss malcam. Jau tūvis, viss jau labi. Nu, rekur, tas ir tavs logotips, jā, uzņēmuma. EK Garden. Man likās, ka vēl A-burts jābūt. Landscaping services, ļoti labi. Liela brigāta tev? 3 cilvēki. Tikai? Jā. Nē, no apakšnieki nāk kaut klāt. Ok. Cik ilgi nodarbojies ar to? Es kopā 9 gadi, tad mēs projektējam, ierīkojam kopiņu dārzas un bruģējam. Un arboristu tad daram. Svētīgi. Mums ir jauns spēlētājs, jā, pulciņā, jauns animators, Edžus, jā. Izstāsti, kas tev bija tur padomā? Tā armatūra, kas tur stāv. Armatūru. Varam kopīgi aiziet un pārnest. Mēs viņus sacelsim uz pirts. Tās balkas, jā, tās mēs uz pirts plātus sacelsim.
Tad jau tam brīdim vajag novāk šodien. Šodien? Nē, nu var, jā, šodien. Labāk šodien, lai nav rīt. Bet tev jau brigādi liela var kopā ātri, ne? Tieši tā kopā varam. Aplētīties tos skaistos kombinēs. Viņi jau arī ar jauniem bija atbraukt. Kaļiem teicu, Mēs bijām ar jaunu. Davai izvārties, lai nedomājat, ka speciāli. Pirmo dienu, jā. Labi, mēs novāksim, jā. Viss kārtībā. Tur nav nekas traks. Okay. Super. Cik maksā tavas bikses un jaka? Oi, gājās izskaidē. Jā? Saprām, ka es no Vācijas apģērbu, Bet izstāst dārgi. Jā, izstāst ļoti labi. Nē, nu nebija lēts. Okay. Profesionālais apģērbs īstenībā nekad nav lēts. Tas lētāk H&M vai Zara. Tā. Ok, tālāk. Pie kam siem? Nē, labi, ejam taciņi. Ja mēs, piemēram, betonējam, viņu 1,20 m, tas būtu tā kā divi tā rociņās staigā ir ok. Nu jā, bet Vai vajag? Mēs metru it kā bijām paši. Tad metru. Tad esam metru, jā. Un tad uz katru pusīti bija ar olīšiem. Ko tu esi par oļiem atceries? Nē, oļus nē. Tad oļus Vai, nē? ko jā, ko? Kāpēc? Bet ja nevar tos ar to viņus apsmidzināt, lai viņi ir... Nesabat, bet ko viņas jau dabadās visādi putni lido visu kaut Skūjas un viss ko, tas? jā, skūjas un zemes un tādā garā. Un tad, ko Paldies. piedāvā, lai uz tās smuka? Neko, vienkārši taciņi. Ja viņi ir betonēti gaiša paciņi, viņi jau izcelsies. Labi, Eka Garden, tu teici, ja? Jā. Eka Garden. Viņš vēl teica par šito, ka tu kaudzēs vēl prom. Tu piedāvāji ko iestādīt? Puķpļu. Nu jā, to jau mēs bijām paredzējuši, to dabico, to skaisto pļāvu. Bet viņš nav tikai labi iekārtotājs, bet zini, kas viņš ir? Arborists. O, tā, nu, tad stāsti, nu, kurus kokus tu viņam ļaus likvidēt. Nē, tas ar arboris bija tā, ka es iekāpu kokā noduru muguru, es vairs neesmu arboris, bet papīrā esmu arboris, bet pa tiem mēs tiksim. Jā, ok. Es atgādināju vienkārši, kas viņam esam uzjautāt, jā. Instrumenti īrēt? Nē, tas savs. Ok. Nav smagā tehnika. Vienkārši tur par stabiliem pamatiem, nu tur viņiem iepazinās. Viņi tur cilvēku komentāros redz, ka viņiem ir nomāti instrumenti. Nu, bet kāpēc ne? Jā, jo viņiem nav Šodien, šodien zinu, ka būs pat īrē. Priekš kam tev servisi domās tādām lietām? Tad tas ir normāli īrēt, ja? Jā. Okay. Dzīvības viņi arī īrē. Nē. Mašīnām arī maksā līzingu, tas jau kā īrē. Terasē, ko mēs darām, tad mēs taisam. Tagad nezinu. Nē, es domāju, pat apkārt to pa perimetru. To betonēto? Jā, ka tā uzkāpt tikās tā betonētā, lai robotam pēc tam Vai pasaules džekus, kas taisīs terasu, viņi te patās jau? Ai, bija doma par to, nokāpt terases, nevis pakāp oļos, bet iekāp uzreiz uz tādu betonu, tā kā pakāpieni, kas vienā līmenī zālēni, tāpēc, kad... Kaut ko viņi te betonēs, vienkārši nobetonēt arī... Jā, lai tev pļaujot robotam vienkārši nepaliek mazāk tā darba var sagāt. Jā, nu, lai nav ar trimeri jāskaita. Ko tu saki? Kā ar tehniku iekšā, nu, pēc iebetonēšanas ar tehniku jātiek. Tev ir jāatstāja jau... Tur maz kā mala paliek, kā mēs... Mala paliek, bet tu jau ar rezervi vari atstāt kaut kādu plus čupiņas, jā. Čupiņas, darbēja perimetru. Ar kādu tehniku tu gribi tikt iekšā? Mini ekskavātoru. Tur nevarat gar to sienu? Varam. To varēs, jā. 4 metri paliek, tur vēl gars rogu. Esam, jā. Ja nekas tagad gadījumā. Turpat ar... Kā rītā plāno vest šito čupu ārā. Jā, lai nu garu. Esam vēl trešdien tikai kaut kādu skaidru bildi. Pabeigsi trešdien. Skaidra bilde. Tas viss attiecīgi, cik mums deksmē. Deksme? Deksmē atstrādā. Deksmē atstrādā, jā. Tas nozīmē, būs no mūsu atkarīgs, cik mēs ātri. Mēs atkal varam pieķerties pie terases, tad, kad jūs esat beiguši to izvešanu ārā. Mums plāns tā, ka mēs nākam no tā gala, jebkurā gadījumā nākam. Tā ir skatāmies, jā. Vienkārši, lai mēs reiz mums grunts, kas ir vajadzīgi, mēs rupiņu saberam, tev visu lieko mēs sadam ārā. No 15.10 pazudīsiet no objekta. No 15 ne, ātrāk. Nu, 10. Čau! Čau! O, super, tu arī filmē? Jā, es arī uzfilmēšu. Čau! 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 Edgars, jā? Jā, Edgars. Čau! Labs vārds! Labs vārds! Tev jau 3 stūris Edgaru tādā. Jā, Edgars, nu ko, maucam? Maucam. Davai, laižam iekšā. Jā, mums te ir bezmaksas kafija, to jūs jau zinājāt, jā? Jā. Ok, šodien tieši uzpildīja aparātu, tu jau dzēri kafiju? Es vēl ne, es jau teicu, ka nezinu. Jā, nu Stēju spiedīšu, jā. Mums ir buljons. Buljons, mums vēl labāk. Es skatos, tu visiem esi piespēlējis normāli apģēru. Jā, rūpējies, jā. Jā, uz filmēšanās. Filmēšanās, jā. Tu zini, kā mums te objektā ir rekru šodien vēl tāds mums ir? Nivelieris mums ir, ja kas? Nu izmantosim. Mums ir rekru arī šodien rekru no Bernere, jā. Nu, kaut kas trūks, vēl paņem. Ok. Perlāžu, kurš grib perlāžu? Jā, es nekad nedzēru. Rekru ņemat perlāžu, mums te objektā tikai perlāžu dzer. Jā. Šis ir parauga objekts. Varēsim no šeienes paņemt šķembu un ievest tajās vietās, kur vajag. Šiem brīdim būs vēl papildus. Ne, tas jau tavs apjoms.
Nu, tā kā lai beram to pār. Es paņēmu tādu frakciju 2040 arī. Jā, ideāli. Tad varēs tur piedalīt. Tad viss mēs jau varam atdot šo te, ja? Jā, varam atdot, jā. Super, tā, Storentam paldies. Rītdien Bobkats nāk šeit. Ar Bobkatu. Šitam viss spēle ir beigusies šajā objektā. Labi, rīta Mārtiņš sāk tur čaļi to visu malu piebērt. Brīd Mārtiņš izsās sagurs, viņam lai sev ir apnešs šis objekts. Nē, man ir iebies te traktorā kāpt. Nevajag sev. Tā nevajadzēs. Visi viņu rītdien veda prom. Kas tu tas abēs čēmus? Rekur, jaunieši. Viņiem nāk papildus čemberīti arī iekšā. Jā, čiliņā. Nu kā zemīte? Tik, kad dabūs gaisa, tad būs labi, tad būs auglīga. A tu kaut kur tu esi mācījies? Jā, Bulduros. Kur? Bulduros. Kas ir Bulduros? Dārznieks. Kāpēc tieši tādu profesiju izvēlējies? Es sākumā gribēju būt arhitekts, bet es nevarēju nosēdēt pie datora. Gribēju būt ainavu arhitekts, tāpat bija jāsēž pie datora. Tad beigās es gribēju būt dārznieks. Es esmu galvenieks. Nā, kā Sintī, normāls arhitekts? Jā, man patīk. Vajadzētu redzēt to vizualizāciju. Tad jau vieglāk saprast. Cimdi rekur tur augšā. Kāds tev izmērs? 10. Ar Berneru esi strādājis? O, nē. Tagad būs pirmā pieredze. Nu, viņiem ir augstākā kvalitāte. Jā, bet tādā objektā esi bijis, kur tev ir šī tāda būda? Nē, tas next level. Next level? Kā fizis bezmaksas? Tu esi un es ietrūku. Bet tas arī next level. Jā, perlāžu. Tā savu padēties. Jā, rekur, droši cienējies ar perlāžu dzer, jā. Jā, pavisam. Tāds slīpumiņš, ne? Jā. Nu, bet man jau patiktos, ja viņš būtu tā. Bet it kā atnāca, kas nomērīja, it kā ir viss kārtībā. Tā jau būtu labā vienīga siltumnīca, ka viņam uz iešķiedās to projektā izšķērs, ka siltumnīca māju pret šo līniju tā kā ir. Tu domā, nokļūdījās tas, kas mērīja? Nē, neko nedomāju. Nedomāju, neko. Pajam lāps paros noslēgt ar tā apskatīšanas projektā. Pēdējo gadu divus es tīri fokusējos uz bruģēšanu. Kāpēc? Tīri, lai standarts mainītos, lai nebūtu standarta bulciņa prizma, bet lai cilvēku uz kādām lielām plāksnēm vispār pievērst uzmanību kā cietam segumam savā pagalmā. Tas kaut kādā ziņā maina arī to feelingu, kad reiz savā pagalmā iekšā. Tas būs mazliet kā saka, to smaicis tev ir zobi vai vizītkartes, pats arī tavā pagalmā vispirms tu apskaties, bet mums uz kājām uz bruģekmeni. Tāds tur ir ieklāts. Ok. Tāds ir tas, šobrīd tas tāds. Jā, mērķis. Tu tā viņu noslāpē parunā, jā, ekonomē degvielu? Jā. Labs. CO2 degvielu, CO2. Okay. Mums vajag skrūpājus, jā? Mums ir skrūpājus. Mums vajag kopā 14 skrūpājus, kas ir auto nojumēji, un skrūpāju garums ir apmēram līdz 2 metriem. Jā, viņas vajag ieskrūvēt? Jāatbrauc, jāiedzen testas pāles, plāns ir gatavs. Principā to var atbraukt izdarīt jebkurā dienā, sākot ar nākamo nedēļu. Jā, tātad raksti uz TikTok @prohelp.lv. Ko vajag uzrakstīt informācijā? Pieredzīti, ne? Vajag uzrakstīt pieredzīti, ideālā variantā, jā, kāda ir kaut kāda tur nozīmīgākie darbi, kas ir veikti, jā, un arī būtu forši, ja varētu atsūtīt ļoti aptuveno izcenojumu 14 skrūpāļiem, apmēram 2 metru garumā. Plāniņu aizsūtīsim pretī, un tad jau varēsim diskutēt konkrēti par kaut kādām lietām. Tā, Eģus ir būvalaukumā. Buljonu dzersi? Jau buljonu? Čau. Eģus, kāds šodien plāns? Šodien mēs tiekam galā ar gruntīm tajā kreisajā zonā. Tā galam izrokam līdz smiltī pamatu taciņai. Mēs viņu smilšojam, lietējam. Labi, Deiksme atradīs tagad ko smilti? Jā, smiltī, jā. Kur mēs viņu bērsim? Mēs viņu pat čupiņā. Te Jā, bērsim. lai mēs ērti ar bobkatiem piebraukt klāt un savest viņu iekšā. Tātad šito visu, cik te kravas vajag? Tagad paredzētas 2, ka nāk 2 smilts un 2 mums no Deiksmes nāk arī, vienas čembe, jā. Un Deiksme arī uzreiz vedīs ārā šo te, jā? Jā, tāds ir plāns, mēģināsim, jā. Ok, bet domā, ar to bobkatiņu varēs iekrāmēt? Jā, tehniskajā aprakstā rakstīts, ka var. Labrīt, dusmīgais. Šodien vajag to kanalizāciju pabeigt, ne? To aku. Jā, jo mums tagad ir sākušies visi apzaļumošanas darbi, viņiem tur vajag visu to Augstums ir, cik tev tā? Rekur, viņi būs, viņi to pateiks, cik augsts apmēram. Jā, un rekur to sūkni vajag ielikt, jo vienkārši viņam tur arī traucē priekš apzaļumošanas, jā? Tur viss salādēs iekšā, jā? Skatīsimies, jā. Nē, es dusmīgs. Kā vienmēr. Pirmā krāvā no Deiksmes jau atbraucu šodien. RR Santehnika, čau. Per lāžu ir Berneru būdā, jā, nu kas? Super. Kas tas tāds ir? Stabili pamati, jā. Nu, pamati es redzu, bet kur tur liks tādi? Jā, tur būs kas? Tur būs mājas adrese visu uz sienas. Betona siena tur būs. Opa. MB betons. Nice. Kas jauns strojkā? Rekur brigāde ar labiekārtošanu, kā Garden, RR Santehnika. Viņiem jau tik tā kā redzējuši. Tik tā kā redzējāt RR Santehniku? Ko tu šodien? Atbrauc pastīties, ko tu dari? Dusmīgies jau viss ir atnācis. Jā, viņš iet pārbaudīt visus trupus, ar neviens nav sačakarēt neko. Tas ir pirmais, kas jāaiziet objekts jāpārbauda. Mums kāds skrūvs, kas tev ir atnācis. Storenta, bobkatiņš, visu to nopietni darbu sāk. Šitas iet prom no Storenta. Tusiņš kā vienmēr pie kafijas aparāta. Eiro durvis, labrīt.
Kafiju dzērāt? Ejam uz kafijas aparātu sākumu, tad jau iesaldīsimies. Jūs neskatāt? Nedzer vispār? Ir per lāžu. Per lāžu labāk. Tā, kurš kafiju dzers? Ar cukuru vai bez? Melna kafija. Kurš tur per lāžu grib? Viens per lāžu. Tas per lāžu. Pohvelīts. Labrīt, Cintī. Tik daudz animātoru, ne? Tik daudz cilvēku. Tie tāda rosa. No kafiju jau dzēri? Nē. Per lāžu? Nē. Tad viss ir tur? Jā. Var iet droši cienāties. Aparāts ir noslogots no paša rīta, tur rinda ir. Skatos, eiro durvis arī atbraukušas. Labi, viss, priekš tehnika brauc prom uz Storens, savāc šito. Storens atveda šito, Deksme atveda šito. Un rekrutā betona plāksne. Lēnām betonējas. Pirmās durvis šitien nāk. Šis būs ārdurs to, ja? Jā, šeit tās ārdurs mēs jau vakar uzsūtījām, ja? Vakar sazvanījos ar eksporta direktoru, kādu rūpnīcu, viņš čotki sarunājas. Kad viņas būs? Pastīsimies, man jānosūta ir pasūtījums, galējais, viss ir izmērtā tālāk, jānosūta viņam un tad viņš pateiks. 4 solis, labrīt. Šodien ir ļoti daudz animatoru. Nāc, Cintī, mēs tagad risināsim jautājumus par durvīm. Te jau laikam vairāk Spečuks Reinis bija šajā visā. Par durvīm, par tieši mēsliem, jā. Viņš pēdējais, kas risināja, tāpēc, ka nebija tas mēsls tehniskais, ko es prasīju. Tad viņš pēc pieredzes, kā viņš citos objektos, tā viņš arī viņu tagad sagatavoja. To sākums tā bija. Jums vajag šo noskrūvēt nost vai visu ok būs? Jā, tas ir apakšā, tikai tur apakšā, kur betons sākās, durs no betona. Betons, laikam, ir pirmais sākās? Jā. Tas ir šis 2-3 mm. Tur ventilējumā pasāk to siltumējumu. Nav tur ventilējumā, tur nāk, tur ir, siltumējums tur sākās. Siltumējums jau ir iekšā. Sākas, kur viņš beidzas, lai jo durs jāuzstāda ir aizbīja. Ir jautājums par durvīm. Jā. Par pašu to karkasu. Tur ir siltinājums kaut kāds. Kurā karkasā? Šinī? Jā, siltinājums. Kur viņš sākās, kur viņš beidzās Šeit. Ārpusē? Jā, durvis ir jāuzstāda aiz siltinājuma zonas. Tāpēc ir šeit ir kokšķieli. Šeit ir aiz šitā, te ir sākās siltinājums. Tad arī durvis nāk. Mēs logus liekam parasti līdz šitai karkasam, jo tādā veidā novērš augstumu tiltiņu. Durvis tāpatās. Un durvis tieši tādā pašā veidā. Es neredzu, negribēju plēst nos, neredzēju. Jā, nē, te visos karkasos, visu logi, viss ir šitāds. Viss skaidrs. Tātad 2,5 ceņi iekšā. 2,5 ceņi ir augšā un pa labu un pa kreisi. Paldies jums, Vinter Rāven. Labi, tas ir plus mīnus skaidrs šeit. Apakš arī jāzina, kas tur ir apakšā. Viņiem jāzina par to metāla jumtu. Kā metāla jumtu? Kas viņam jāzina par viņu? Tāpēc, kad viņš nāk iekšā ailē, jo viņi savādāk nevar nekur. Tie pasās nav piecināt, viņš nāk kā ķip. Tur jau kā pie latojuma jau īsti tādu metālu neliks. Bet mums tā levitējošā kāpne tagad būs, ja? Vai nebūs? To tas ir no tevis atkarīgs. Bet mēs viņu varēsim pievienot to metāla plāksni tur, ja? Jā, viņa neatkarīgi būs. Te, ja kas projektā visu laiku, katru dienu ir jaunas izmaiņas, katrs nāk ar savām idejām klāt. Par levitējošu uzrunāju vakar. Ar kreiso roku. Tagad vairāk izmaiņas tu nevarēsi veikt. Ekstras ir pasaules. Termometrs. Vai tāda šeit vai tikai vitrīnē? Pagaidām viņš nav līdz. Viņu visticamāk, ka vajadzīgs. Tas reāls ir augstuma tiltiņš. Bez zemes liekšņu īpaši, tas ir alumīnijas lieksnis, ja vēl būs, tad... Cik viņš bies? Tad tu beigās, tad rezultātā jūs varat... Tad mēs liekam iekšā viņu. Jā, to, ko tā kā jums vajadzēja. To klineriju. Viņi var iegrandēt, cik vajag to klineriju. Šobrīd tur ir spraugi. Tāda pati kā tur, varam apstīties, aiziet tur. Skaidrs, jā, īsti, super. Tad vienīgais durs būs dziļāk ailā iekšā. Nu, jautājums, lai paliek tas slieksnis, lai nav tā, ka slieksnis ir zem grīdas līmeņa. Nē, nu tāpēc jau es prasīju. Jā, to es tad lieku pēc... Es rēķināšu no betona 2-3 mm virs, lai var izregulēt, un plus tas mūsu paplašinājums. No tīrās grīdas, un tad jūs skatāties, cik slieksnis augsts. Plus ir jāierēķina tas jumts, cik viņš nāks iekšā ailā, jo man durs tad jāņem jau zem tā jumta, lai viņi var vai arī pie durvīm. Tu vajadzēja to jumtu, jā, mājā priekšā? Nu labi, lai ir. Man ir alga. Ok, labi, lai ir, lai smuki izstāst. Nē, priekšā. Tas šeit nav, bet priekšā. Nu, viņš tā arī izstāst. L burtā. L burtā. Es tūlīt parādīšu bildi kaut kādu. Šitādi jumtiņu? Jā. Redz, viņš tā kā nojumīgi, un viņš ir vienkārši stiprinās iekšā tajā ailē, un viņš jau varbūt ar atlokiem, tā kā metāli, kad piestiprinās pie karkasa idejas, ka netraucē tavas durvis. Viņš jau kaut kādu ietēju ailā aizne. Jā, viņš ir 7 mm biezumā, tas pats metāls ir. Un stiprinās, viņš vienkārši skrūvēm iekšā karkasā. Šitādā veidā. Redzu, kad ar tādiem atlokiem, tā kā plakandzels, rūdīts plakandzels, un viņš tur nekur nenolocīsies.
Jā. Viņam vēl gropīti būs iekšā ielots. Jā, augšā ielocīt, kur tavs vietas un notiks sistēma. Jā, neliela krituma. Uz dēļas ir iespējams nosprūvēt šeit? Es domāju, ka noteikti. Meistari var sarunāt? Var apstīties. Tas ir tikai tā, lai mēs nenojaucam. Tāpat tās rekur šeit nevar likt, viņš jāliek tīrais. Bet viņu liek daļēji uz tā. Cik jūs durvis, cik viņas nāks uz iekšu? Atkarībā kuras. Vēl siltākās 8, tas ir 9, 50 kārbi viņam. Kārbi jau sapratu, ka diezgan, bet cik viņas uz iekšu nāk, viņas nāk, piemēram, cik jums vajag tas idejas. Jā, vēl jāsēs, lai viņas nav uz puķi, lai viņas negrims ar laiku, jau jābūt. Nē, tāpēc mēs, kad esam taisījuši, mēs taisam šitā te. Jā, puses. Te arī sanāk, redzi? Tā kaut kur. Tā arī viņš sanāk. Tāpēc mēs liekam, viņš ir ciets. Jūs to sagatavot līdz montāžai varētu uzstādīt? Jāprasa Kasparam. Visticamāk jau, ka var. Jā, ļoti labi. Jautājums tikai par to dziļumu, par to augstumu. Nē, tā kā tu stāstīji, uzliks termoprofilu šeit šito un uzstādīs te vienkārši durvis tādā attālumā kā logi, lai viss ir vienā. Bet augstums. Augstums ir, jūs ņemat no grīdas. Nulliņas slieksnis. Viņš ir nokās kā iekšdurījums. Var paņemt katalogu. Viss labi? Kā vajadzētu būt tam risinājumam. Vienkārši jāsaprot viņam tā tehniskā informācija, jo tā nebija. Eiro durvis tagad pārbaudīs līmeni, kā Iranete ir nolīmeņojusi. 5 milimetri uz milimetru. Viss ir taisnīgs, perfekti. Iranete maleči džeki nomauca. Te viss pa zolīdo. Uz kuriem durtiņas vērsies? Kur nāksies? Sinti, uz kuru pusi? Uz kuru pusi? Pa labi, pa kreisi, kurā pusē? Tur būs jums. Tā čik, jā. Sānas stiklas? Sānas stiklas, Sinti pēc tam ar džekiem parunās sānas stiklas. Jā. Mēs ar Sintīti smējāmies. Senāk, tev tur ir siltumsūknis, tev tur ir... Toms tur ir. Toms arī, jā. Toms tev arī nāks komplektā līdz. Tur būs tev mazais gariņš, kas visu apkalpos. Tur būs tev filtri. Šeit būs viens kolektors, otrs kolektors, augšā rekuperācija. Un te tu vēl gribēji veļas mašīnu žāvētāju un izlietni. Un ja mēs ņemam, ka 60 cm ir žāvētājs un izlietni, tad sanāk, ka tev te būs diezgan maz vietas, kur tev staigāt un tur traps vēl. Ļoti, ļoti saspies būs tā, ka tu varēsi tā mierīgi. Jā, bet vēl veļas mašīnai vajag durtiņas atvērt. Jā, un tad sanāk, te neko baigi nevar likt vairāk. Rekuperācija tad jāmēģina pēc iespējas augstāk, lai tu galvu nesit pret viņu. Šitā nevar likt? Var šitā uz sānu. Viņš no šejienes var viņu vaļā. Vienkārši viņam jau šitajā galā tāpatās nav ko darīt, jo te jau pārējā darbu darīsim, pie saslēgšanas mēs visu izdarīsim, jo te nebūs vairāk jāliem. Un kad būs analīze? Bioris, man teica, 2 nedēļas. Nodevām tajā dienā, kad nofilmējām. Vienkārši vajadzētu saprast arī, kāda filtra būs, lai saprast tev 1 kolba, 2 kolbas. Ne, 1 kolba. 1 kolba būs? Jā, viens, nav padomās par veļas mašīnu. Nē, viņi bija uzzīmēti, rek izvads jau ir viņai. Moši jāuztais tā, kā ties viģikos iebūvējumā sienā, kad te tikai durtiņas, viņam vienkārši... Un otrā pusē, mans sistema, otrā pusē tev būs veļas mašīnas dibens. Kaut kas jāizdomā. Nē, te būs tev diezgan čauri. Uztaisīts apakšā plasmas atduru, lai viņš dusmē nosēžās. Saprot, jā? Viņš izskatās šitā te. Tas tās poļu durvis? Jā. Es tā arī savai māju likšu šitā. Reku, redzi? Viņam slēgsnis ir mazs. Izpērtīs. Viņš ļoti labs durvis. Tāpat kā perlāža. Jā, neliks ar nolaižamo slēgsni. Tas jau jāprast priekšniekam. Vispār bez slēgsni. Nē, nolaižamais šitas papildu blīvgumī, kas ir apakš noblīvē. Tas jau pie pasūtījuma. Bez sliekšņa nevar uzstādīt. Viņam būs puscenis uz augšu. Sanāk, viņš nāk ar tādu leņķīti un aiziet smuku uz augšu. Variants. Ko tu saki par to? Nē, mums vajag, lai tā, lai tad neveidojās šeit slieksnis. Ok, tā kā tas kritums, tā atšķirība var būt uz lieveņa. No lieveņa līdz grīdai. Viņu vajadzētu šeit dziļināt uz iekšā. Jā, Jā, kad šeit ir vienā līmenī aiziet, lai te neveidojās slieksnis. Tā kā viss ir vienā, bet viņš tāpat būs. Tad tur sanāk, jo viņš dekoratīvi tu tā nemaz nevar iegremdēt. Reku viņam nāk tā mala. Redzat, ja mēs iegremdēsim šito daļu, un jūs gribat visu līmenī, puscenīts jebkurā, ja mēs gremdēsim līdz šitajam, tad šitas būs zemāks pa grīdu un no iekšpus nākot, no ārpus nākot iekšā redzēs betonu. Šito gabaliņu. Saprotat? Viņš reku būs tik dziļi iegremdēt šitajā distancē, un te būs betona. Tad ir vai nu mēs gremdējam šitajā akurāt līmenī, paliek tikai tas puscentimetrs plasmas. Kā vienmēr. Nē, es domāju. Mazais jautājums šodien, te mēs liekam ako trapu vai parasto HL trapu. Kā jūs gribat? Kā labāk? Te teiks, ka telpē te nebūs nekāds garanveida traps. Nē. Liekam parasto kantē no HL un visu. Jā, to jau mēs jau bijām atrunājuši. Viņš nezināja, kā vienmēr bez informācijas. Ejam tālāk uz... Man jau patīk vairākas reizes atkārtoties. Pārliecinošāk tas izskatās. Jā, tad mēs visi zinām. Ejam. Atkārtošana ir kā bija tas zināšana māka. Jā. Te mums būs tie
Aklo trapu, cik es saprotu, jā? Jā. Līnija, tur ir līnijas. Jā. Mēs liekam noteikti pie sienas viņus, vai ne? Nu jā. Ir divi veidi, ir tie, kas ir pie sienas, jā. un ir vienkārši, kas ir bišķi nobīdās no sienas. Nē, pie sienas ir tā. Liekam tos pie sienas. Reizti mēs liekam to, kur ieflīz iekšā, vienkārši paliek tā līnija. Reinis 11 būs. Dizains jau es domāju tev, bet visbiežāk, piemēram, mūsu pieredzē klienti izvēlās to, kur vienkārši tev iet tāda, svītriņa apkārt, un tā iekšā ir ieflīzēts. Tas nozīmē, ka neviens, reāli neredz, ka viņš izstāsta kā traps, tev vienkārši apkārt ir tāds mazs, nezinu, 5 mm. Jā, tad tāds bija. Jā. Es neesmu interjerists, kur ir interjerists no YouTube. Var dabūt pa muti būvlokumā. 5, 85, 75. Tur bija 90. Tas nozīmē 85. 85, jā. Es vienkārši viņus sūtīšu. Jā, sūt. Šodien sūtīšu. Vai es sagaidām 11 reini? Problēma tajā, ka es negribu lēkāli ir tā, ka rītdien vajag un nevar dabūt. Ok. Laicīgi. Es domāju, ka man ir uz vietas. Sūt, viss būs kārtībā. Ja kas kaut kur radosim citā objektā, Es te piefiksēju, ka ļoti daudz ar kreiso roku te mauc. Jā, es arī, man ne? Mēģinām vienkārši smadzinedarbība ir attīstīta. Jā, ko tu man... Bet, labi, smadzinedarbība, bet darba izpildījums ar kreiso roku. Kāds ir RR santehnika? Nē, mums ir viss labroči. Es nezinu, nav nevienu reku kreils. Kā ir ar kreiso, ko? Bet grīdas siltās, ar kuru vilkāt ar labo vai ar kreiso? Mēs mēģinājām. Kājām. Ja jau visā kreiso te močī, tad jau mums arī vajadzēja kreiso. Tāpēc jau tā sanāk. Reinis sagaidām. Reinis, jā. Sagaidām, Reinis 11 būs. Jā, man arī to punktu vajag zināt. Skaties, šitā vai šitā? Tas ir rekur pirds daļai, tas ir rekur pirmais izvirzījums. Pirmais izvirzījums, jā? Tie ir tekne, jā. Un jums ir, ņemot vērā, ka tai terasē būs deformācijas. Jā. Jums ir pa daļām būs jāliek. Tu nos tik daudz kaut kā. Trapi. Saprati? Savācē jārā. Ir plasmasa. Neliekam to šubi. Jā, plasmasa. Jā, es jau izsācu. Es jau viņam teicu, viņš jau neklausās mani. Ko tu saki, plasmasa vai čuguns? Nē, viņam Jā, lai viņš ir pieskaņots gaišai fasādē. Būs gaišā fasāde tomēr, ja? Nebūs melnā. Būs gaišā fasāde? Es nezinu, laikam, jā, visi malcam. Būs gaišā. Bet vēl varu paspēt, ja kas pamainīt, vēl nav nekas pieskrūvēts. Jā, jūs, mierīgi. Jūs kā klients varat pēdējā mirklī vēl pateikt ražotēm, stop, pārkrāsojam. Jā, grafīts, viņš būs caurspīdīgs, jā, bet, tāds vajag ietumšot. Vai tu gribi tādu caurredzam ritīgi? Da, nē, forši būs tā. Jā, ideja. Vērtnes pašas. Jā, tas ir 90. Šis durvis bija vērtne tieši 90. Bet ir bijis tā, ka atbrauc durvis un viņas nedara. Viņas ir pa mazu, piemēram. Teiksim, tā, ka mēs esam mērījuši. Jā. Pa 20 gadiem, protams, ka ir bijis. Ko tālāk laiž? Šeit tā nebūs, ja? Šeit ir noteikti brīnumi. Vienmēr, ko tālāk. Mēs jau izrunājām par stikliņu un par grafītu. Jautājums par tādiem bezprofila durvīm, ja? Bezprofila, pareizi teici? Slēptās durvis. Cik tās ilgi ir jāgaida? Ir standarta izmēri, ir noliktavā pieejama. Šitie ir standarta izmēri uz šitie? Jā, te, teiksim, man liekas, ka viņiem bija. Jā. Mēs no viņu drusciņu zemāk un aiztaisīs tie. Jo vērtne ir diometrīgā. Te ir kaut kā 2,12. Vienkārši mums jau reģipstlīdz sāk skrūvēt un špaktelēt, un to jau vajag. Jāieliek iekšā rāmi, lai varētu darīties. Ar rāmi jau ir uz vietas? Tas viss ir uz vietas, jā. Rāmi jau tu piegriez, ja? Galvenais, lai platumi ir atbilstoši. Ir 80, 90 vērtnes, ir jābūt uz vietas. Tos skatīsimies. Katalogu var iedot nofočēt. Jānomēr izmēri. Atsūtīt mums un atsūtīt visu, ko vajag. Atsūtiet, man lūdzu, jā. Kad iestrādā, to ir jāzina, kurā pusē vērsies vaļā. Jā. Čau! Mums te ir tāds šodien sajiet. Čau! Viss Rīgas atbraukus. Jā, tik daudz kravas, tad tie džeki netiek līdzi. Es tāpēc arī tagad vispār gribu saprast, ko mēs darām, vedam, nevedam, kaut ko apstādīt. Jā, es esmu, kas te viņam ar bobkatu. Man pateica šito, storentā viss bija aizņemts, bija šitas. Te ir nopietna situācija. Te būs interesanti, vai kaut ko citu no tehniku, ja? Es domāju, ka jā, tev vajag ekskavātoru, jo ja mēs vedīsim šito arī ārā, tad ar bobkatu nebūs viegli iekrāmēt, jo viņam vispār nav kur apstādīt. Tu jau atradi, kur šos te zemi vest prom? Jā, atradu. Klientu atradu, kur paņems tev. Kā tu? Zemi. Man ir savi klienti, kuriem es uzjautāju, varbūt kādam vajag, un tad ar paziņām. Sliktākajā gadījumā ss.com ieliekam iekšā, kad tirgojam, bet šeit tieši netālu no tevis tās. Tā kā ar pievienoto vērtību no Titka mājas. Tev neturpinam pagaidām. Jā, jo mums šito jātiek galā, mums ir jādabūt tehnika. Jums ir jādabūt tehnika. Tev nav nekur kaut kāds bobkatiņš? Bobkatiņš, tev jau ir bobkatiņš, tev nevajag bobkatiņu, tev vajag universālo. Jā, tev ir kaut kur, nav? Ir, bet man šobrīd ir objektā. Mārupēdi, pat blakus. Jā, ceļam māju. Jūs arī mājas būvējat? Nē, mūsu klienti būvē mājas, tur piegādāja materiālus un plus nodrošina ar traktoru tehniku.
Labrīt! Mēs laicīgi. Jā. Vilrebuh un Gustavs Bergs. Man 11. reinis būs, kas varēs pastāstīt, bet jūs jau varat atnākt. Jums ir laiks vēl? Jā. Tā var kafiju iedzert, jā. Mums šodien ļoti daudz animātoru sabraukuši. Viss. Jā, ir kafija vai perlāža, ko jūs gribat? Tu baigi reklamēji perlāžu. Jā, tu kafiju vai perlāžu? Ūdeni. Buņģiņu vai pudeli? Decembrī jāpabeidz, vai es griežu ūsas nost, jā. Tā man darba vairs nebūs tādu laiku, kamēr neataugs. Tā nav pieļaut. Pagad, tad Cintī mums vajag. Cintī, jau te arī Džeki gaida. Tā tur kādā pašā izmērā nāk šeit. Kā viņi sauc? Slēpā. Guļamistabas. Neredzamās. Nu, garderoba, guļamistaba, jā. Guļamistaba, nu, garderobē iekšā. Ar kuru pusi vērsies vaļā viņas? Lailes izmērs ir 1:1. Jā, tāds pašs, nu, lai jātrāp starp statņiem viņiem, bet to tad ražotāji, jā. Iesim ārā. Vai visu kaut ko citu gribat runāt, nevis pa māju? Jā, tieši tā. Nē, pa tavu māju, nē. Pa citu māju. Citu māju. Jā. Ok, nu aiziet parunāt. Jā, Riko, šodien skaidrs, kā būs. Šis taisīsies ciet, te taisās vaļā. Un šeit ir tā kā garderobe paredzēta, jā. Un šitien ir avansistaba. Šitien nebūs durvis vispār. Ok, avansistaba. O šeit mēs domājam, tu jāpasauc Cintī. Meģiku droši vien to, ko skatījāmies, ne? A, kas bija Meģiks? Tas bija tas, kas bīdījās. Bet es, ka es būs garderobe. Te būs viņam skapis kaut kur. Jā, skapis, jā. Tā un tā uz abām pusēm. Jādomā kaut kas cits vienkārši veramās vai kaut kas. Reini, tu esi te? Vidiku atsūtītu un štukoju vienkārši, ko tev varētu vietā iedot, bet reāli nav ko iedot. Tur vajadzēja ņemt to frontāli, kur es biju sūtījis. Tas tur ietu cauri, bet tas arī tagad jau ir darbos. Ķēžu bobis, protams, ka viņš tur ietu cauri, bet jums tur baigā tā zemes kaudze īstenībā. Tur jums vajadzētu vispār normālu kaut kādu universālo, kas tur ātri izved ārā to smilku un izlīdzi. Tev ir? Tur jau tā lieta, ka nav. Pagājušajā nedēļā vēl bija, jo baigi, es jau saku, es nebiju domājis, ka jums šitās tur apjoms, tur baigā tā kaudze. Tur ar šitiem mazajiem, šitiem bobīšiem jūs tur baigais jāiet. Vajag ilgi tas būs. Labi. Viņam maziņš kausiņš ir un man tā manevrēt spēja. Nav šito te. Ir kaut kāds riteņu ekskavātors, bet viņš ir milzīgs. Viņš tur arī, jums tā vieta ir ierobežota. Jā. Tas ir tas čekas. Bīdāmajām durvīm mēs liekam iekšā to tajā telpā. Es nezinu, kā tu domā? Vai arī, nu tad man jautājums tev, tu taisīsi tev varumas vai bīdāmas var ielikt, tikai tad ir jāparast tur brusa. Kādu brusa? Nu, turpinājums šeit, te jau, nu, tur sanāk tas stiprinājums nāk. Jā, kā jūs domājat, vai te bīdāmās? Mazāk vietu aizņem. Varēs aizpēsīt ciet. Ja liek varamās, un kaut kur jānoliek, vai tur vai šeit. Jā. Nu, varamās arī nīt tāpēc būtīs uz tās skapis durvīm, tur arī var smuļķiņas tur vērt, bet man tā smuļķīgi. Nebūs, jā, viņas vajag uz iekšu vērt. Kas iekšā būs? Tev tur iekšā nesanāk. Ja pieņem jau kaut kur kaut kas, te viss kaut kas, tur ir pieļojumi. Vanna, duša, pots, izlieta. Labā pusē. Šitien, kas būs? Tur būs izlēdnes monstrs, tur būs tukšums. O, beidzot! Reini, ko tu saki, bīdāmās vai kādas tev vajag? O, zelta roleti. Jā. Beidzot, mēs tev gaidījām. Bet tur vesela rinda mums ir ārā gaida. Gustava Bergs Interio. 1,80 m, jā, apmēram mums sanāk tikai 60 konsoli, 90 durvis, jā, pareizi. Aptuveni. Es gribu, lai ir durvis un lai ātrāk viss pabeidzās mājā. Idejas, kas bija domājis to, ka sākumā viņš vispār negribēja durvis tikai atstāt vaļā visu. Labi, metam nost bez durvīm. Jā, mans priekšlikums bija, tad vismaz bīdāmās ielikt. Ja grib, tad tur vaļā, ja negrib, tad aizies ciet. Tehniski bīdāmais mēs arī varam jaukt. Vienīgais pēc drusiņa jāieliek. Jā, to mēs pastiprinām. Tas nozīmē, ja nāk Magic durvis šitajā punktā, es apzīmēšu tur nomēru tailu, vajadzēs ielikt pastiprinājumu. Vienīgais viņas šitajā pusītē atradīsies. Nu jā. Iekšpusē? Jā, iekšpusē, tāpēc, ka tur mums būs skapis, tur mēs nevaram. Kāpēc mēs nevaram likt aiz skapis? Skapis iekšā. Kāds izskatīsies ieejot iekšā? Vienkārši 3 centimetri. Bet kā es... Nē, bet vēl durvju vērti. Mēs pa bīdām runājam? Tur būs daudz, tur būs tāda šķirba. Tur būs šķirba nopies. 7 centi. Nē, 7 centi būs pa daudz. Būtu labāk no iekšpuses ielikt. Par stikla durvis. Jā, Snitīt, viežā, tā es pareizi, mēs jau neliksim pie vānas galvas. Tāpēc, jā. Nu tā tad varamās? Nu davai varamās. Esam vienojušies. Tā Winter Rāvens. Bet tādā mazā objektā tik daudz sadzīt cilvēki, ne? Vēl rindā. Mēs paliekam pie koncepta, ka visas durvis ir viesistabas pusē, vai ne? Viņas līnija šitie, nu respektīvi durvis šitajā pusē. Jā. Es viņam apsvēsties šitā, vai ne? Šitā. Abas. Šitā. Tā un tā? Tikai šitā. Tikai šitā un šitā, jā? Abas šādi varētu. Kā būs? Pa labi arī būs durvis. Jā.
Labi, tur izlietnē netraucas neko visu. Izlietne tev būs šeit. Konsole 60 platumā. Drīzāk, ja? Līdz ar to mums vēl 30 centimetri paliek katrā durvis vaļā. Vispār forši. Jā. Labi, lūdzu. Jā, meitenes par priekšu. Ārā guļamistabā tev durvis vajag, nevajag? Nē, guļamistabā nevajag. Es nezinu, slēptās laikam te kādas? Par kādām jūs kontekstuāli šobrīd runājat? Vispār par slēptēm runājam. Klau, jūs varat pateikt Reinim to izmēru slēptēm durvīm, viņš varbūt būs pārsteigts. Katalogā, kas mums būs, vai būtu poļu noliktavā vai citā noliktavā? Perlāžu noliktavā? Jā. Labi. Tos precīzi atsūtīsim, bet plus mīnus tie varētu būt Kārba 887 uz 2059. Jā, super. Kaspars montāžnieks teica, ka 2 metri durvju vērtne ir baigi mazā. Jo vienkārši sailes viss ir uztaisījis 212, 214. Nu, samazināt jau vienmēr var. Jā, bet viens cilvēks teica, ka tā vērtnes ir baigi maziņas, nezinu. Jā. Mēs 76. Tad jau ideāli. Ok, lai galvenais, lai estētiski izskatās. Labi, laižam tālāk, ja? Mēs uztaisīsim mākslīgus pagarinājumus. Jā. Galvenais, lai tās durvis ir iemontētas šajā sienā. Ko jūs parādīsiet, kur viņas jābūt? Vai vienu vai otru vēršanās viens. Mums vajadzētu, lai viņas abas varētu. Vienas pretuvas. Jā, un šitās būs šādi. Nē. Uz virtuvi nevērst. Labi, jūs esat. Nē, uz virtuvi vienkārši. Man liekas, ka ir muļķīga vērt durvis ar skatu uz rādam galdu. Es sapratu domu. Respektīvi, šīs durvis tātad mēs atstājam šādi, ka varētu. Tās ir vērt uz iekšu kaut vai, es nezinu. Kas mums šajā sienas daļā nekas nav paredzēts. Jā, varam šitam. Kāpēc? Vairāk arī telpa būs šeit. Un mums netrauc uz to uzdevumi. Ok, vizuāli viņas neatšķirsies te, jā? Tas pats galvenais, ok. Tāpēc tā arī darām. Bet labi, ja kaut ko ienest iekšā, ja viņas vērsies tā. Mēs samazināsim bišķiņu zonu, jo rokturs jārēķina no sienas. Skaties. Sintī taču gribš. Tur ir siena. Nē, vai mēs ienesīsim iekšā te kaut ko? Panika, ne? Neienesīs iekšā. Tā mums šitā pusīts atļauj. Abas guļamistabas. Vai kabinets, vai kaut kas cits. To mēs vēl nezinām. Nu, vai arī dāmai, īstab dāma grib ierīkot savu. Brīt. Nu, nekas nav vēl pazudis. Nē. Tūlīt uzskaitīt. Kā, viss normāli, ja? Jā, viss noskaņots. Mums ir tik daudz animatoru šodien. Redzējāt, cik daudz viss no visām pusēm? Nāk. Mums ir 15. decembrī jāpabeidz. Jā, mēs tieši šodien plānojam sakārtot, tad arī uztaisīsim atsevišķu plauktiņu, kur jūs varēsiet savas lietiņas glabāt. Atbrīvosim vienu plauktu. Kāpēc man vēl nav piedāvājums tām šropēm? Nebūs. Kāpēc? Cik ņemts? 20. Nu, davai 40, to uztaisīšu piedāvājumu. Noderēt. Nesaskāpjas. Jā, nesaskāpjas mums, jā. Nu, man pašam vajag personīgi 5. Nu, tad jau 45 jāņem. Pagaid. Tikko bija 40. Tu teici personīgi, tev vajag 5, tad 45. Tad būs lielāka atlaide? Jā. Mēs starp citu 4 salās tagad par lāžu var nopirkt. Kāpēc pie jums nevar? Pagaidām vēl nevar. Pārtiku nevaram noliktavā turēt. Kas ar furnitūru? Melni rokuri. Jums ir kaut kādi dažādi, var atsūtīt vienkārši kādu. Dažādi, atsūtīsim katalogu. Nu, kas jums ir pieejams, jā, tad mēs varam uzreiz pielāgot, jā. Vēl jau bija tā tur ēnu maliņa kaut ko, tu man bija toreiz prasījis. Ēnu profils, jā. Jā, tas vēl jāpadomā. To ar Reini jārunā. Jā, tad ir jāskat, vai jūs varat. Jā. Tad no tā arī būs tas augstums. Lai varam izmantot standarta durvju izmērus, tad varbūt mums nebūs jātaisa nekas tur zamāk, un tā bāzes izspēlēs. Bet apakšā būs šķirva tad? Jā, jāpaskatās, tas profils ir, Ja māja nebūs 15. decembrī gatava, visi apdari, tad man uzs jāgriež nost. Ja es uzs nogriežu, es pazaudēju darbu uz pāris mēnešiem. Tā kā vajag saņemties. Saņemamies, jā? Izreikināju to, ka durs nāk uz tīrā betona, jūs iestrādājat ārā termotopē. Jā. Līmenī ar betonu. Zem durvju sliekšņa nāk apakšā izplašanās lens, lai nav putas un nekādu apakšā to te. Durvju slieksnis ir puscenīti no šeit uz augšu aiziet taisni, tad pārkrīt kopējais augstums kaut 7-8 mm būs no betona. Ok, jā, tas dar. Rēķināju ailes izmēru šeit. Katrā pusē puscenītei šejienes, 2 ceņi putām, puscenītei šejienes. Jā, labi. Tā ir paplašinoties profils būs šajā pusē, lai var pieskrūvēt fasādes dēļ. Tajā pusē ir sangaisma, profils 7 ceņi arī varēs pieskrūvēt. Okay. Augšā es paņēmu līdz ar, es nezinu, kas ar to jumtu jums te būs. Tas man ir jautājums. Viņš noteikti būs neatkarīgs jumts. Neatkarīgi 3 ceņu putām jūs arī neko nemainīs. Durs nosaksies līdz ar fasādes dēļ, fasāde aiztaisīsies Viņam vajag zināt, cik bieza fasāde, to viņš arī dod. 21 mm. Tas arī bija viss mans jautājums, viss darās. Fasādi mēs šodien izlemsim, bet visdrīzāk 21 mm. Jā, lai nav vairāk 3,5. Nebūs, jā. Jā, un vajag elektrību pie durvīm, jo būs podziņi. Labajā pusē vajag pievad 220. Es ierakstīju Viģikā atceros. Nozarkārbiņu. Tur nāk strāvas pārveidoties. Kurā vietā? Mēs saimniecības telpā varam nozarkārbi iemest. Tad ir vec uz otru pusi jābūt, jā.
Jā. Jo tad mēs velkam vadu no durvīm uz šejienu caur sienai, tātad te vajag strāvas pievadu. Jā. Kur tev tieši durvju ailē, kur tev vajag to vadu ārā? Vienalga, mums no durvju slēdža pārveidotāji, tur, kur nāk mēlīte, nāk vecārā. Mēs varam pagarināt pauku pailu. Saprat. Ok, fine. Te vajag uztaisīt 220 nozarkārbu un pārveidotāju, kur ielikt, lai viņam tiek brīvi klāt, ja viņš kādreiz, vai nav jālaup. Cik 12 voltiem strādā? Jo tev visa ledus. 220, 240 uz pārveidotāju. Jā, uz 12. Jā. Ok, mēs pārvadītājiem taisīsim atsevišķu boksu. Tas būs ne tikai šiem, bet arī būs iespējams slēdi. Nezinu, kāds tas būs. Jā. Jo ik pa gadiem kaut kādiem jāmaina viņa tā baterijā. Ok, super, ideāli. Pusi nāk no zemes ārā, viņu vajag pārbīdīt. Tā mums vajag 780 mm. Mūsu pusītē viņi vajag dabūt kaut kādus 40 ceņus no šejienes. Bet tev uz augšu vajag? Jā, tādā pašā. Viņš, man liekas, arī no šejienes nākās vērā, ne? Jā, es gan nebiju toreiz. Es arī nebiju toreiz. Apsveic. Mēs abi nebijām. Sabīdīsim. Tas ir mazāk. 40 cm no šejienes. Klausies, man bija jautājums par šitajiem. Tēt nāk mums siltumsūkums, jā? Elektrība mums pienāks viņam? Jā, mēs izvilksim viņu. Un tev internets vadu vajadzēja iekšā. Jā. Tas ir kārtībā. Nē, mēs vienkārši skatāmies, tur ir gofra. Nē, mēs pa fasādi. Jā, izvilksim ārā uz fasādu un pēc tam atvilksim šejienai. Jā. Jebkuras trubas, kas ir nepieciešams, mēs pa fasādi viņas varēsim aizvilkt pa šito slāni, jā, ne? Es domāju, ka jā. Ideāli. Jā, super. Tas ir mazāk. Uzmetīs vienkārši. Uzšaut, jā, vienkārši. Jo, Haidī, kas te notiek? Vajag citu tehniku, jā? Jā, vajadzēja kāpēc kādām laikam. Bet nebija jāizņems.